Labrītiņ, 21. septembris, vēl aizvien Rēzeknē. Un šodien dosimies uz Rēzeknes pilskalnu, Olimpisko centru. Labpūtēs. Gribās aiziet arī uz to objektu, apskatīsimies, kas tur ir. RTU, Rēzeknes akadēmija. Nikodēms Rancāns, pedagogs, sabiedriskais darbinieks. Dosimies atpakaļ pretī saulrietam. Uz akadēmijas fona arī vari uzbildēties. Mosties Lidl zemes cenas katru dienu, arī bez atlaidēm. Pī. Tad jauka panorāma. Eiro velo 11. Man pa labi Olimpiskais centrs un dzelzceļa stacija Rēzekne 2. Pretī redzam arī velosipēdisks. Tāds saliekamais. Velo infrastruktūra ļoti labi, ceļiņi. Palika ļoti karsti. Nācās mainīt apģērba gabalus. Pretī Rēzeknes dzelzceļa stacija Rēzekne 2. Tirzniecības centrs Citro. 2 kilometri veikti. Sinsei. Olimpiskais centrs Rēzekne. Un tālumā arī 2 baznīcas tornīši. Un 2 sportisti. No šīs puses acis priecē. Vīri smuki. Tiltiņš no cieta. Un no tilta jau vēlreiz skatāmies uz Olimpisko centru. Zaļš. Suņu dresūras laukums. Viss būs labi. Jauks skats. Ļoti laba izvēle šīs dienas pastaigai. Rēzeknes upes krastā. Atvelkam elpu. Vērojam pīlītes. Tas te ir ļoti lielā skaitā. Iekožam sausiņas. Bet pīles vienalga tālu man neliek mieru. Rēzeknes upes krastā paceļamies un ieraugam uzrakstu Rēzekne. Turpinam ceļu. Rancāna iela. Kāpums pamatīgs tur ir. Uz otru pusīti arī kāpums augšā. Tad šajā vietā Rēzeknes upes krasti ir ļoti stāvi. Lūkoja Brieža iela, skaista saurupmāja. Mēs pārvietojamies Rēzeknē pa krasta ielu. Ir vecākas ēkas, ir no jauna celtas. Tajā pašā krasta ielā redzam arī Latvijas karogu. Patīkami raudzīties. Brīnišķīgi. Šķersojam Rēzeknes upīti. Pa kreisi no manis Strauma Mierīga, bet labajā pusītē ir jau Prācītes. Kāpjam kalniņā. Interesanti, kas tur būs. Esam uz ceļa. Dagda taisni, Daugavpils pa labi. Protams, vieta tā pati Rēzekne. Nav nekādu uzrakstu, nemāk pateikt, kas tā par baznīcu. Oriņi ļoti augstu ceļās. Vārtiem priekšā zirniņu tīkls. Ienācām tirgus laukumā. Redzu, kafēnīca Čeburaki. Tirgus laukums ir diezgan briesmīgs tur. Viena tantiņa gribēja man kameru atņemt. Šī ir tirgus teritorija visa. Lūk, redzam pilskalnu. Jāiet pāri atkal upē Rēzekne. Izmantosim papildu staciņu. Un tur tāds interesants mājas izskatās. Sagāzušās. Ejam iekšā. Esam liftā. 4. stāvs.
no lūdzu 5. Kāpam ārā un redzēsim skatu torni. Atverās durvis. Rēzeknē. Objekts saucās Zīmulis, jeb latgaliski Zeimuļs. Esam 5. stāvā, skatu tornī, un lūk, tāda panorāma mums te paverās apkārt. 21. septembrī 2025. gadā operators Guntis. Lūdzu. Sporta zāle arī šeit ir nodevība datumi. Šodien no 6 vakarā līdz 8:15. Šāda ar ģitārām. Dažādi. Interešu izglītības metodiķi. Māksla ir ap mums. Tūkošie modes mākslinieki. Es taču uzzīmējuši modeļus. Šūšanas darbnīcas tur blakus. Pulciņa mākslas mazajiem audzēkņu darbu izstāde. Mana māmiņa. Kāds ir iedomājies savu māmiņu. Un te ir pulciņa māksla mazajiem klauni zīmēti. Šeit ir dažādi zīmējumi. Un te rakstīts līdzdarboties saimē. Paldies mazajiem māksliniekiem. Lai jauka diena jums arī, jā. Uz redzēšanos. Grūstas ir latgaliski. Te burts ir nodzēsts. Jā, viens ir nokasījis, nerozētams. Iznācām ārā no Zeimuļa. Nu, vēlreiz paskatāmies uz šo ēku, kur augšā 5. stāvā es biju uzlidinājies. Blakus Zeimulim varēsim pašopoties. Kāpjam augšā Pilskalnā, nekas jau daudz nav palicis. Repas vēl vēl augstāk. Kā kas bija tajā Zeimuļu namā, dežurante, apmeklētāji sagaidītāji. Tā arī nezināja, kā sauc to baznīcu. Pilskalns mūris. Un ejam caur Pilskalna vārtiem. Un priekšā pavarās atkal tā pati baznīca. Tikko šeit nonāca lejā. Kā patīk mūris. Nosimies atpakaļ. 35. numurs un ielas nosaukums Krasta iela. Man no šejienes vajadzēja atnākt, bet es iepriekš pārgāju pāri upītei un izgāju caur tirgu. Paši stāvāko nogāzu kāp lejā turisti. Interaktīvais stends. Sākās viss no gala. Skaļuļi otrā pusītē. Informatīvais stends latviešu, krievu un angļu valodā. Blakus Zeimulim. Teikarti. Šo dabas objektu es esmu palaidis garām. Kura izlasīsim, kas tāds ir. Rēzeknes pilsētas roze, kas senos laikos šeit ir valdījis savā pilī. Pils nosaukta par godu princesei Roziten, kas arī vēsturiski ir pilsētas pirmais rakstos minētais nosaukums. Teika vēsta, ka roze vēl šodien mīt Pilskalnu dzīlēs, 2 niknu suņu apsargātu. Viņa joprojām gaida kādu, kas viņu izglābtu no nebrīves, taču līdz pat mūsdienām nav atradies princeses cienīgs varonis. Aiziesim līdz Rēzeknes upītei. Atzapūsties! Kāda laipiņa te ir? Pilskans un tā apkārt. Iefilmējam! Čau! Čau! Arī viens skaists objekts. Bruņu mašīna. Virtuālās izziņas spēle Rēzeknes upes krastos. Gribās gan aiziet uz to baznīcu. Baznīcas priekšā ir tāds objekts, ko īpaši izlasīt nevar.
parfumērijas brendu veikals. Nosaukums. Skatloks ar velosipēdu. Nu, šitais ir ļoti foršs. Grils laikam, vai? Jā. Tādiem interesantiem ratiem. Drīkst filmēt, jā? Nē, drīkst. Drīkst. Skaisti. Mēs zinām, ka jūs esat skaistas, labas un patīkamas. Šito iefiksēšu. Kurš man jāgaršo šitais? Jūs varat visus pagaršot. Vakar filmēju to pieminieku Vienot Latviju un aizmirst pateikt, ka tas ir domāts Latgales atbrīvotājiem. Vēlreiz jauks skats uz Latgales kultūra vēstures muzeju. 5. stāvs augšā. Šodien veikti gan arī 8 kilometri. 22. septembris. Atstājam pilsētu Rēzekni. 11:30 dodamies uz autoostu, lai brauktu tālāk uz Jēkabpili. Atbrīvošanas alēja 86. Tur tajā virzienā man ir autoosta. Vēlreiz tādi atvadu skati no Rēzeknes. Jā, 22. septembris. Pietiekami silta diena. Drusciņi debesis ir nomākušās. Nu, esam nonākuši līdz autoostai. Lūk pa kreisi. Brīļu veikals, Iežanika press. Un redzam arī autoostu. Nopirkām arī biļeti. Otrā vieta, otrā platforma. Maksā 5,40. Izskatās pēc fitness kluba. Saucās Kvadrāts. Esmu uz Andra Jupīša ielas. Un virzienā pa šo ielu uz priekšu redzēju, ka kartē var atrast Rēzeknes augstāko vietu. Pizzērija. Viļņī pica. Esam turpat Rēzeknē, autoostas rajonā. Pusstunda man jāgaida. 35 minūtes līdz autobusu attiešanai. Jēkabpilī būšu 14:30. Un viesunamā man atļauts no 2 jau, bet esmu pieteicis no 3. Plānā šodien pastaigu pa Daugavas labo krastu un rītdien pa kreiso. Interesanti rati. Blakus veikalam Nektārs, kur pārdod sēklas, ziedus, floristiku. Un priekšā ir viāda. Degvielas cena 1,54 €. No Rēzeknes autostas skatāmies uz Mini Rimi. Griežamies pa labi. Latgales iela 17. Tāda interesanta. Sarkaniem ķieģeļiem. Pamesta māja. Kas tur iekšā ir? Pamests objekts. Nu jā, atvedīsimies no Rēzeknes